Ir izveidota skaista tabuļņa, kur pielāgojās mūsu izvēlēm, kura maina maksājuma metodas, kurā var ievadīt dažādus periodus, dažādus gadus un tā tālāk, viss strādā. Vienīgais, kas ļoti nepatīk, tas, ka šajā tabulā, izņemot pareizās vērtības, ir daudz lieka. Piemēram, šeit, ja mums ir daudz lieka, 500 pāri pa 400 liekām rindiņām. Kā mēs no tā tiksim galā? Tas ir galā, bet vaļā. Pirmais, ko daram, noņemsim šeit visam krāsu. Mēs paslēpsim baltā krāsa un noņemam rāmīti. Kāpēc? Jo mans pieņēmums skan sekojoši. Parādi tik daudz rindas, cik vajag. Cik vajag rindas? Lūk, šis skaidlīts automātiski ģenerē periodu skaitu, pasaka, ka vajag tikai 5 rindas, pārējo nevajag. Tāpēc mēs varam pie conditional formatting, new rule, user formal to term, viņš celta format, pateikt sekojošo lietiņu, ka, ja rinda ir mazāka vai vienāda par šo skaidlīti, rādi, pretējā gadījumā nerādi. Un pierakstīsim šo visu vispārējā formatā. Un kad tas izskatās? Mēs izmantosim funkciju row, kas ko dara? Funkcija row skatās uz jebkuras šūnas rindas numuru un no tās atņemsim 11. Kāpēc? Padomāsim, kāpēc. Jebkuras šūnas rindas numurs būs lielāks par 12. 12 ir pirmā rinda. Īstenībā man vajag, lai šeit būtu nevis 12 rezultāts, bet 1. Pareizi. Man te ir pirmā rinda, otrā, trešā. Visā Excelī tā ir 12 un 13. Kā no 12, 13 iegūt 1, 2, atņemt 11, ko mēs arī šeit daram. Tad mēs pasakam, ka tas viss ir mazāks vai vienāds ar šo vērtību. Un te mēs viņu iesaldējam. Format cels, fonts melnā krāsa, rāmīts visur ir. Ok. Un lūk, ko mēs redzam. 5 periodi, viss darbojās, izvēlamies mēnesi, viņš man parāda 60 periodus. Un atkal šeit, ko tas bija, lūk, redzam, ka tas darbojās, kontrol skaitlīši. Tagad, ko izdarīsim? Izdarīsim vēl tā, lai būtu uzreiz pārskatām atzīmēti kontrol skaitlīši. Kā to izdarīt? Tad tikpat vienkārši. Mēs pieņemam, ka mūsu formulas ir pareizas, ka viss darbojās, tad nosacījums ir vienkārši. Ir jāiekrāso pēdējā rinda. Tad ko mēs daram? Mēs ejam turpat pie new rule un rakstam tur iekšā tādu pašu formulu row, ja, no šīs šūnas, un te mēs atkal varam nelikt nekādas dolārzīmes, jo man vienalga, kura šūna tāpat rinda būs pareizā. Mīnus 11 ir vienāda ar šo skaidlīti. Man vajag konkrēti, lai būtu vienādi. Nu, un tad mēs varam izvēlēties krāsu. Tā paņemsim baltu krāsu un fill kaut ko tādu, paņemsim sarkanu, ja, lai būtu redzams. Ok. Pat varbūt boldā ieliksim. Bold. Jā, super. Ok. Lūk, ja, iekrāso šo vērtību. Nākamais, tā kā man šeit dolāru zīmes nebija šim apgabalam, es varu pārkopēt noformējumu un ielikt viņu te. Lūk, un redzam, ka te automātiski tas pats nosacījums, bet jau šajā stabiņā tiek pārlikts, un mēs iegūstam to, ko mēs gribējām. Mainot periodus, piemēram, uz mēnešiem, redzam, te nekas nav iekrāsots, bet ap 60. periodu viss skaisti tiek attēlots. Ja? Lūk, šādā veidā, mainot metodus, tas, protams, nekādā gadījumā neko neietekmē, jo tāpat visi skaitlīši ir pareizi, viss darbojās tā, kā vajag. Lūk, mums ir skaists interfejs, kurš kā lēkā lietotais izvēlās savas darbības. Tālāk, šīs vērtības cilvēkam nepatīk. Ja, un tad viņi saka, ka tas viņam traucē un tā tālāk. Vienkāršākais veids, kā to paslēpt, nomainam krāsas. Un tas arī viss.